gatavoties visas trejas lieldieniņas. Lieldienas rītā jāvelkot gluži jauns krekls mugurā, tāds, kas vēl esot nevalkās, un vēl gluži zaļš nebelināts. Kārbāliņa šupulīti, nekar upes maliņā, trūkst viervīta dardadama, krīt māsuņa upītē. Lieldienas rītā zirgi jāpeldina tēkošā ūdeni, bet lopi jāguļ ar žagariem, lai tie nebizotu. Viegli tiek šupaties, lieldieniņu daudzinot. Zaļa ceturtdiena un liela piekdiena pie ābela jāpiekar, lai vasarā būtu daudz ābolu. Meitat mani meitani, līdz mēnešam nemeitat, mēnešam aizrādi, nāraus mani nevadziņu. Lieldienas rīta meita jāuzklāja skaisti sava gūta, kurš tad pirmas tu iesiedies, tā meita būs jāņem par sev. Valeliņa, došu olu, man vistiņas detiņdēja, kladzināt. Kas olu bez salas ēd, tas visu vasaru daudz mēlos. Vecu veca lieldienu paraša ir olu sīšana. Kam ola stipraka, tās dzīvos ilgāku mūžu. Dažreiz sasista ola tiek arī atdota uzvarētājiem. 3 gadi pazinu šūpoļu vietu. Neauga mauriņš, ne dāboliņš. Maza maiņā, ne logo, ne durvju. 4. A klase. Varbūt šeit kāds. Pareizi. Paldies. Izlēdē sparnus visu zaļot saka. 4. A klase, tad tā B klase, mēs B klasē jautājam. B klase. Caulis? Kur vēl ir Denis zina varbūt? Gailis? Tas ir kaut kas lielāks nekā viens putns. Vistar? Tā, citas klases varbūt zina. Pavasaris. Pareizi, jā, paldies. Ir jāšupojas. Aiziet pajaut. Dažai pajaut. Savai klasei, Andrei, pie savas klases. Pie savas klases. Lieldienas? Otru tipu. Kāds koks simbolizē lieldienas? No 4. C klase. Andžejs zina. Vārtiski vajadzēja atbildēt nākošos. Lieldienās kāds galvenais koks ir? Zaķis. Koks. Ozols. Ozols, tā. Andrei, aiziet pie varbūt B klases. Uzdevina olu. Otru. To prasa lieldienas. Pie D klases. Arī D, jā. Olas. Uzalītē